pirmajā cēlienā klausoties, es jūtu, ka Pērle ir šī pasākuma atslēgas vārds. Mums bija referente Ginta Pērle Sīle. Mums bija garīga pērļu rota tapusi šajā, vai tulkoti šajā pusē, un Rudolfs Pērle, kura dzimtas uzvārds noteikti nes arī kādu īpašu nozīmi, ja šajā Vidzemes apkaimē kāda ģimene ir izvēlējusies šo Pērles uzvārdu savā laikā. Jā, tas arī šīs garīgās pērļu rotas jau kurā paudzē. Un tas varētu būt arī visai zīmīgi un norādīt uz kādām garīgām un estētiskām interesēm, kas iziet ārpus ikdienības, kaut kur dziļi senčos. Un es noprotu, ka Pērle attēlos šajās telpās ir jau nesen un ilgi visiem par prieku, daudziem par prieku viesojies. Un man ir prieks par viņu runāt arī šodien, vienlaikus apzinoties, ka patiesībā īstā referente, kuru mums vajadzētu klausīties, ir grāmatas Rudolfs Pērle, autore, mākslas vēsturniece Dace Lamberga, bet man ir tā brīnišķīgā iespēja arī parunāt par kolēģu darbu un viņus paslavēt par viņu veikumu, ko es ar prieku daru. Dacei Lambergai nekas slikts nav noticis, bet viņa šajā kulturāli rosīgajā februārī īsteno kuratoriālu projektu citā Latvijas malā. Pat Liepājā ir atvērusies klasiskā modernisma izstāde pēc gadsimta mīs, pēc simbolismu un jūgenstilu laikmeta, kura pētniecībā viņa ir kopš jau vairākiem gadu desmitiem daudz paveikusi, un šī ir tikai viena pērle šajā virtenē. Viņas otrā lielā tēma ir 20. 30. gadu modernismu māksla, un Liepājā tagad ir skatām arī spriežot pēc atbalsīm un attēliem brīnišķīga izstāde, kas ir tad viņas rūpju lokā, un Dace ļoti vēlējās, lai tad Kristiāna pastāsta par Pērli, jo arī esmu gana ilgi strādājusi viņa laikmeta pētniecībā, tuvāk un tālāk saskaroties ar viņa mākslu un tās kontekstiem, un tāpēc to šobrīd ar prieku daru. Te mēs redzam Daci, cita viņas darba atvēršanā, 2019. gadā iznāca un joprojām neputna grāmatu veikaliņā var iegādāties Latvijas mākslas simbolismu laikmetā. Grāmatu, kurā Pērlem arī ir tādu virteni, kurā Pērlem ir ļoti liela loma. Un šis 2014. gadā izdotais darbs aizsāka izdevniecības Neputns mazo monogrāfiju sēriju par dažādiem Latvijas māksliniekiem, kāpēc Pērle bija pirmais. Es ceru, ka mēs līdz tam nonāksim. Bet Pērlem ir savā ziņā paveicies, tā nav pirmā un vienīgā grāmata par viņu mūsu mākslas vēstures rakstniecībā. Pirmā iznāca jau gandrīz pirms 100 gadiem, uzrakstīta pirms 100 gadiem, bet publicēta 1928. gadā, un tās autors mūsu ievērojamais mākslas vēsturnieks Jānis Ciliņš jaunībā. Tā ir viņa pirmā grāmata. Garā virknē viņš atgriezās, protams, pie Pērles arī plašākā Latvijas mākslas kopienā, emigrācijā, publicējot savu lieldarbu Latvijas māksla, un tad rakstīdams par viņu jau arī savās vecumdienās, tāpat kā par citiem laika biedriem, bet sākums bija pirms 100 un nedaudz vairāk gadiem. Un tieši Ciliņa grāmatai mums ir jāpateicas par to, ko Dace Lamberga, un arī mēs vispārēji zinām par Pērles biogrāfiju, jo tolaik pēc Pirmā pasaules kara jaundibinātajā Latvijas valstī bija iespējams gan no Krievijas pārvestus ieraudzīt lielāku skaitu Pērles darbu
nekā mēs pazīstam tagad oriģinālos, gan uzklausīt viņa tuvu studiju biedru, vēl samērā jaunu, ja ne gluži vairs jaunu, tad tādos vidējos spēku gados cilvēku atmiņas, tiešas liecības, uzklausīt Pērles tuviniekus, iegūt ziņas no viņa māsas un viņas svaiņa Eduarda Jozūs, ar kuru viņu saistīja cieša līdzās būšana ne tikai Aumēstera skolā, bet arī kara laikā Petrogradā. Viņš bija būtībā tāds Pērles pēdējo dzīves gadu tuvākais liecinieks. Arī daudz, kas jau tobrīd bija zaudēts, bet tas, ko mēs zinām par viņu kā personību un par tām dzīves detaļām, kas tagad veido mūsu priekšstats par viņu biogrāfiju, tas galvenokārt sakņojas Ziliņa darbā un arī tā atbalstīs, jo tolaik visi grāmata tika uzņemta ar lielu interesi un tā izpelnījās gandrīz vai tādu duci atsauksmi, reti kurš darbs mūsdienās šobrīd drukātajā presē, un lielākoties rakstītāji bija arī Pērles laika biedri, zinātāji, mākslinieki, kas pielika arī kaut ko no savām atmiņām. Un kopā veidojās Pērles tēls, ar kādu mēs dzīvojam, ko mēs, protams, dažādos laikos papildinam, uz ko raugāmies citādi. Un Ziliņš to šajā savā darbā arī visai trāpīgi savēl kopā, rakstīdams par laiku, nemieru un trauksmainības laiku, kurā rodas īpatnis sapņotājs Rudolfs Pērle, kas jūt iekšēju aicinājumu, mākslu kā garīgu nepieciešamību, sevis piepildīšanu, par ko vēsta viņa labākie sasniegumi, kuros Pērle tiecis pavērt intīmu nojautu un pasakainā valsti, kuras sasniegšanai bija veltīts viss viņa mūžs. Un te mēs redzam arī vienu no nedaudzajiem mums šobrīd zināmajiem Pērles portretiem. Tieši šī grāmata ir tā pirmavots. Mums tādu nav daudz, kaut arī pēc izstāžu katalogiem redzams, ka viņš ir arī darinājis pašportretu un izstādījis to. Taču, tādu mēs viņu iztēlojamies un arī redzam ļoti vizuāli sabalsojamies, pat arī šajā tēlā nevilšas ar savu vienaudzi, viengadnieku Mikoloju Konstantīnu Čurļoni, bez kura nav iedomājama Lietuvas kultūras ēka. Un tagad, atgriežoties mazliet pie pirmsākumiem, šajā pusē, te ir gabaliņš no Palsmanes Luterāņu baznīcas grāmatas no dzimušo reģistra 1875. gadā, kas vēsta, ka 27. aprīlī, tas pēc mūsu kalendāra būtu 9. maijā, mēra muižas krodzinieka Jēkaba Pērles un viņas sievas Līzes ģimenē ir dzimis dēls Rudolfs Pērle, viens no daudzajiem bērniem. Tad es padomāju pēc tam, vai viņa gaitās būtu ierakstām arī geogrāfijā Palsmanes baznīca, tad rakstīts, ka kristīts mājās. Un savukārt, saliku vienā Baltijas provinču kartes fragmentā, šīs puses plašākā fragmentā no 1915. gada, jo tur jau mēs redzam visai sīki latviešu nosaukums. Tās vietas, ar kurām ir saistījušās viņa dzīves gaitas pirms nonākšanas mākslas studijās un vēlāk profesionālā darbā Pēterburgā. Un tātad numurs 1, te esam mēs, Mēra muižā, tad pārcelšanās uz Aumēsteriem, kur viņš mācās draudzes skolā un dzīvo arī kopā ar māsas ģimeni. Un tad Kārļa muiža pie Cēsīm, kur viņš nonāk kā jauneklis ap 1892. gadu. Tur dažus gadus iepriekš ir nodibināta dārzniecības skola,
kas turpina pastāvēt mainīgās formās ilgi, arī starpkara periodā. Un daļdārzniecība ir tāds viņa tāds estētisks vilinājums un savā ziņā tāds profesionāls vilinājums, tad viņa perspektīva no ģimenes un paša apvāršņu skatpunkta tajā laikā, jo arī viņa māte ir liela ziedu un ziedkopības mīļotāja, un tad viņš nonāk šajā vietā, mācīdamies daļdārzniecību, ļoti gleznainā apkaimē, papildina viņa tādu vides pieredzi, un kur arī top viņa pirmie tādi mākslas mēģinājumi, par kuriem, protams, var tikai lasīt atmiņās, un to acīm redzot ir atcerējušies tuvinieki, akvarelējumi, un viņam rodas iespēja Kārļa muižā arī sastapt īpašnieku grāfu Emanuelu von Zīversu un arī apskatīt viņa mākslas kolekciju. Un nākamā liktenīgā vieta jau ir viņa jaunā daļdārznieka darba vieta, Vestienes muiža, kur viņš strādā, acīm redzot, tad pēc šīs divgadīgās dārzkopības skolas beigšanas 90. gadu vidū, tad visticamāk pāris gadus, kur savukārt, viņš jau brīvos brīžus velta akvarelēšanai, veido arī ļoti krāšņas tapiskus ziedu kompozīcijas, kā florists, un top arī veltis baronietei būtībā, muižas īpašniecei, droši vien kādos īpašos goda svētkos, kas viņu ārkārtīgi pārsteidz un saviļņo ar izsmalcinātu gaumi un neparastu prasmi. Un gan Siliņam, gan Dacei Lambergai ir minēts, ka Vestienes baronese vārdā viņu nesaucot, ir tad pievērsus uzmanību šim jauneklim un vedinājusi viņu ar savu atbalstu domāt par mākslas studijām Pēterburgā. Tur ir gan pazīšanās un starpniecība, gan, kā noprotams, arī materiāls atbalsts vismaz studiju sākumā, paskatoties, kas ir bijuši kas varētu būt, kam vajadzētu būt šajā labvēlē, tā ņemot vērā, kam šī muiža tolaik ir piederējusi, un tad acīm redzot, tā ir, faktiski vecā grāfa von Zīversa paaudzes biedrene Elīze von Brimmere, kuras ierosmē un ar kuras atbalstu Perle 1897. gadā sadūšojas iestāties Štiglica centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā Pēterburgā. Un viņam nav skolai nepieciešamās vidusskolas izglītības, vidējā līmeņa skolas izglītības, ar draudzes skolu nepietiek, viņš var kļūt par brīvklausītāju, taču ar neatlaidību arī tuvākajos gados nokārto skolas eksāmenus, lai varētu pāriet pilntiesīgos audzēkņos un saņemt stipendiju. Tad barones mirst 99. gadā, acīm redzot, šajā laikā viņam izdodas arī šo slieksni pārvarēt. Un te vismaz viens no Nacionālā mākslas muzeja krājuma darbiem noteikti ir tapis kā Štiglicas skolas mācību uzdevums, un tā ir vieta, kur tolaik tādā plašākā laika periodā studē vairāki 10 latviešu jauniešu, jo skola dod iespēju gūt praktiski pielietojamu mākslas izglītību, strādāt tādos arodos, par kuriem arī vecāki var domāt, ka jauniešiem izdosies uzturēt ģimeni un nodrošināt sev iztiku. Ir stipendijas, ir arī ārzemju stipendijas, ir Štiglica dzimta, tie privāti mecenāti, un tā kļūst par biežu izvēli estētisku interešu un māksliniecisku talantu apveltītiem
latviešu jauniešiem. Kopā vairāku gadu desmitu gaitā viņi ir vairāk nekā 30 vai pat vairāk nekā 40. Visus mēs arī pēc arhīvu ziņām nevaram izsekot. Un faktiski visu laiku ir kāds pulciņš štigliciešu, un tad vēl arī tie, kas jau ir beiguši un kas iestājas. Un te mēs arī redzam vienā no nedaudzajiem zināmajiem Pērles fotoportretiem viņa grupā kopā ar Burkartu Dzeni, Kārlu Brencēnu, Ernestu Zīvertu, un šajā draugu paziņu kolēģu lokā varētu nosaukt vēl arī citus, kas tad jau 20. gados dalās ar savām atmiņām un saglabātajām piemiņām. Un skolas laiks beidzas 1905. Gada pavasarī. Un tad, jautājums, kas ir svarīgs visos laikos, un situācija, kas ir saprotama ļoti daudziem mūsdienās, un ko var uzņemt gan ar skepsi, gan ar prieku. Prieku par to, ka viņam izdodas dabūt algotu darbu ar pastāvīgiem ienākumiem, protams, skumjām par to, ka šis darbs nav cieši saistīts ar, kur ir vajadzīgs viņa prasmes, bet tas nav radošs darbs tādā mērā, kā iztēles spārnots jauns mākslinieks varētu vēlēties. Un te viņš raksta draugam, telniekam Burkartam Dzenim 1905. Gada beigās par to, ka ir iestājies gumijas fabrikā pie arhitekta par palīgu. Darba laiks 9 stundas pa dienu un alga no sākuma 75 rubļi par mēnesi. Tas paliek viņa darbs dažādās amatu pakāpēs visu mūžu. Pērle ir daudzējādā ziņā ļoti noturīgs cilvēks, un tādējādi viņš kļūst par tādu brīvbrīžu mākslinieku. Lielā mērā, kurš var gan ļoti regulāri, bet nelielās devās, vēlos vakaros un nedēļas nogalēs pievērsties mākslinieciskajam darbam. Un tam, kā mēs zinām, pēc viņa biogrāfijas pamata faktiem, pēc skolas beigšanas ir atlikuši 12 gadi, apaļ rēķinot būtībā pat vēl mazāk, jo 1917. gadā jau viņa dzīve apēno smaga slimība, no kuras neizdodas atkopties. Te mēs vēstules faksimulā, kas ir publicēts Siliņa grāmatā, arī mazliet varam sajust viņa personības tādu jautro pusi saziņā ar draugiem. Būdam tāds smalkjūtīgi atturīgs, sevī noslēdzies daudzējādā ziņā, viņš draugu vidū atplaukst, arī ļaujas humoram, un te viņš ir beigās attēlojis sevi pašironiski iztēlē iedzeram par uz promesošo draugu un viņu jauno dzīves biedru veselību. Darbs gumijas fabrikā ar rasējumiem, ar konstrukcijām, ar tādiem pavisam lietišķiem uzdevumiem ir viena lieta, bet jau tajā brīdī viņš iesaistās arī kā mākslinieks dažādos Pēterburgas latviešu kopienas mākslinieciskajos centienos, un te ir viens darbs, kurš nekad nav bijis minēts arī šajos pētījumos saistībā ar viņu, un par ko man jāpateicas Jānim Kalničam, kas acīgi pievērs uzmanību iniciāļiem un lika tos salīdzināt. Garlības Merķelis, jau minētais apgaismības laiks, brīvie latvieši un igauņi, 1905. Gada izdevums pēc cenzūras jau gada beigās, pēc priekšcenzūras atcelšanas un ieraugot šo motīvu ar tautas personifikāciju Jaunas Daļavas tēlā un šiem mežiem un upes līkumu un tālajām pilsdrupām. Tā, protams, ir simboliski attēlota dzimtā vidzeme, un varam domāt, kuras pilsdrupas Trikātis, Cēsu vai citas ir šajā gadījumā domāts, kaujas līkums tam vajadzētu būt. Viņš zīmē žurnālā Svari sākumā tādas Miris Kustva garā, tādas estētiski izsmalcinātas, ornamentālas kompozīcijas, kas jau pēc pirmajiem
piemēriem un numuriem pārvēršas jau tādā brīvākā, vairāk brīvi satīriskā, ekspresīvā izteiksmē, un tad jau iespējams kulminācija šajā kompozīcijā ar 2 kaķiem, kur jau mēs pavisam labi varam just viņa tādu drošu izteiksmes drošumu un arī visai asu humoru, un tad arī šāds tēls, kas ar to ir bijis domāts, varam tikai minēt. Dzimtenē, mākslas dzīvē, viņa darbi pirmo reizi, bet diezgan lielā skaitā, kā jūs redzat, parādās latviešu mākslinieku darbi izstādē Rīgā 1910. gadā. Pieļauju, ka to redz arī tuvinieki un novadnieki, jo tas pie reizes ir arī dziesmu svētku laiks, kad šī izstāde notiek. Un izstādītie darbi noteikti aptver plašāku periodu, jo mums, piemēram, Nacionālajā mākslas muzejā ir 2 katalogā minētie oforti, dzirnavas un priedes ar 1904. gada datējumu. Pērle nāk klajā ar lielāku vākumu, kur sākumā ir daudz dažādās tehnikās darinātu ainavu, gan kluso dabu, dabas skatu, kas ir iespējams tapuši Aumeisteru apkārtnē vai citur dzimtenē viņam kādos brīvos brīžos viesojoties. Te, piemēram, vakars Trikātā jau no 10. gadu sākuma, un tad līdz Pirmajam pasaules karam dalība Latvijas izstādēs apmēram reizi gadā kļūst par tradīciju, kas ļauj pēc pāris gadiem iepazīt arī viņu jaunā amploā. Viņam atgriežoties pie iespējams jau mazliet pat Kārļu mūžas laikos iemīļota ziedu attēlojuma, arī Štiglicas skolas laikā savā ziņā izkopta, jo tur ir īpaša ziedu gleznošanas klase. Latviešu Jaunkalniņu vadībā ziedu glezniecība vajadzīga praktiski ļoti daudziem lietišķās mākslas meistariem, porcelāna apgleznojumiem, tapetēm, viskaut kam tajā laikā. Bet Pērles glezniecībā šie motīvi iegūst jaunu vērienu un izteiksmību, uz tiem vēlāk skatās dažādi, tos reizēm arī tie ir uztverti kā saloniski vai katrā ziņā kā pretstats tam, ko mēs vēlāk tūlīt jau pēc pāris gadiem ieraugam viņa simboliskajos gleznojumos. Taču Siliņš tos apraksta ar ārkārtīgi lielu šo darbu izteiksmības izjūtu, un dažādas atmiņas liecina, ka tie nav gleznoti, teiksim, no dabas parkā rožu ziedēšanas laikā. Viņam ir mājās bijis 1 vai 2 vai 3 ziedi, kurus viņš ar iztēles un meistarības palīdzību pārvērš par pamatu milzīgai kompozīcijai un veselai pasaulē. Šķilters, kas vēlāk bija pat diezgan skeptisks pret agrākā drauga kādreiz cildināto mākslu, pat rakstīja dažas papīra puķis, kas tirgū nopirktas, bet tad, ja tās tiešām ir bijušas papīra puķis, kas tirgū nopirktas ziemas laikā, tas tikai liecina par viņa milzīgo meistarību un mīlestību, ar kādu šie darbi ir radīti. Te ir tikai daži piemēri. Un vēl viens jau mazliet vēlāks akvareles ar fuksijām, ir arī krizantēmas, ir vēl citu šķirņu puķis, kas kļūst par raksturiem un tēliem šajos darbos. Un tos ieraug ne tikai latviešu publika, bet arī Krievu akvarelistu biedrības izstādēs, kur viņš piedalās vairākus gadus, to skaitā vienreiz arī vismaz ar pseidonīmu R. Jakovļevs. Kāpēc R. Jakovļevs? To nav grūti uzminēt. Viņš ir Rudolf Jakovļevičs. Un tad no tēva vārda ir šis Jakovļevs, un tur ir arī savs stāsts, kāpēc tas bija jādara. Bet divās kara, kad arī liela daļa latviešu mākslas un mākslinieki ir devušies bēgļu gaitās un piebiedrojušies tiem, kas jau ir Krievijas metropolēs saistīti darba ziņā. Tobrīd jau vairs ne Pēterburgā, bet Petrogradā un pēc tam Maskavā,
Kara laikā notiek divas pirmās latviešu mākslas kopizstādes ārpus etniskās dzimtenes, un šajās izstādēs līdzās ziedu gleznojumiem Pērli jau varam ieraudzīt kā pilnīgi cita rakstura tēlotāju, kuru ir skārušas kara laika reālijas, kļūstot par pamatu izteiksmīgiem, simboliski spēcīgiem attēlojumiem un pavisam citādi no iepriekšējās atšķirīga tēlu pasaule. Te ir šādi divi zīmējumi piemēri no šī laika, bet pēc puķu gleznojumiem, ja 1915. gadā vēl bija gleznotas tās fuksijas, tad 16. un pat jau 15. top arī šādi darbi, kas no vienas puses, kā tas kreisajā malā, varētu būt arī pavisam realistiski, un gan nosaukums, gan attēlojums otrajā liecina arī par spēcīgu saceres klātbūtni. Un tad ir, mākslas pasaulē ienācis tas Pērli, kādu mēs viņu tagad mākslas vēstures virsotņu ainavā pazīstam vislabāk, simbolists Pērli, bez kura mūsu šī parādība mūsu mākslā nav iedomājama. Ierosmes varētu būt dažni dažādas un saplūst kopā. Protams, paša pārdzīvotais, arī jau pirms kara laikā Pēterburgas izstādēs redzētie 1911. gadā mirušā Čurļoņa darbi, viņa paša ceļojumi komandējumos uz Kaukāzu un vēl daudz kas cits, un mākslas valoda izmainās ļoti spēcīgi un galvenokārt ar 1916. gada datējumiem mēs pazīstam šos gleznojumus, kuros pie reizes arī nosaukumos un atsevišķos tēlos ieplūst asociatība pat latviešu folkloras motīvu, kā šeit saulīt vēlu vakarā vai pēc tam būs saules dēla karā, iespējams vispazīstamākais šis saules attēlojums, kuģi un simboliskā alegorija dzīves ceļš, kas ir tulkota ļoti dažādi, saskatot spēlējošajā Nelgas tēlā gan paša mākslinieka personifikāciju, gan, ja paraugās tuvāk, tas vieš asociācijas arī ar tādu liktenīgu nāves tēlu. Pērle turpina strādāt, viņa uzdevumos jau viņa tiešajos darba pienākumos parādās uzdevumi, kas ir saistīti ar militārām vajadzībām, bet papildus tiem viņš nodarbojas ar pirotehniskiem un inženiertehniskiem eksperimentiem, lai pat patentētu reflektoru, kas uzlabotu nakts uzbrukuma apgaismošanas iespējas, un viņam šajā ziņā ir partneri, un tas notiek ar lielu aizrautību, parādot arī citu pusi, gan šajā tēlu pasaulē, gan viņa paša personībā. Tomēr šie eksperimenti beigās cieši neveiksmi, un viņa paša dzīvi pārtrauc tobrīd tajos apstākļos neārstējams apendicīta komplikācijas. Pēc ilgstošām mocībām viņš mirst 42 gadu vecumā, bet pirms došanās uz slimnīcu pēdējās stundās vēl ir pabeigts šis gleznojums, kura liktenis nav zināms. Viņa pēdējais darbs, saules dēli karājāju. 23. gadā notiek piemiņas izstāde, tur tobrīd ir 107 darbi. Lielu daļu no tiem mēs tagad nezinām oriģinālos. Viņu pašu 21. gadā apbeda Aumeistaru kapsētā. Viņam nekrologi top divreiz, 17. un 21. gadā. Nākamajā gadā, 24. gadā atklāja pieminekli. Te viņa māmuļa vēl pieredz šo brīdi. Un viņa
viņa mākslas ceļš pasaulē turpinās un ir izvērties joprojām liels notikums šajā ziņā. Daudz citu vidū bija 2014. gada izstāde Čurļonis un Pērle mūsu muzejā Rīgas Birža, kur viņi satikās nevis plašākā sabiedrībā, bet tieši divatā un līdzvērtīgi izturēja viens otru konkurenci. Un pavisam zīmīgi arī divi no neseniem muzeja rakstu laidieniem mūsu Nacionālajā mākslas muzejā, kas veltīti simbolismu jautājumiem, ir tā brālīgi rotāti ar viņu abu darbu reprodukcijām. Tieši šodien Viļņas grāmatu tirgu arī atvēršana pieredzes izdevums par Čurļoņa mākslas starptautiskajām atbalsīm, interpretācijām un kontekstiem, kur ar vienu rakstu piedalos arī es, un viena nodaļa šajā stāstā ir arī veltīta tieši tam, kā laika biedri un nākamās paudzes ir redzējuši viņa mākslas sakarības, bet arī patstāvīgi Pērles darbi mūsu mākslas starptautiskajās gaitās jau kļūst par tādu pazīstamu zīmolu arī ārpus Latvijas, neatkarīgi no salīdzinājuma ar Čurļonu, un te, piemēram, ir izstāde Simbolisms un dekadence, kurā katalogu nodaļu par Latvijas simbolismu Datas Lambergas skatījumā sāk tieši Pērles saule. Un pie viņa varam ik brīdi viesoties Mākslas muzejā ar nelielu, bet ļoti reprezentablu un iedarbīgu darbu izlasi, kas ir apskatām pastāvīgi, dažiem darbiem ceļojot starptautiskās gaitās, un noslēgumā turpinot domāt par viņa mākslu, kas mūs katrā laikā uzrunā citādi, līdz galam palikdama neizdibināma. Varam atcerēties arī Teodora Zaļkalna izjusti rakstīto, ka Pērle ir latviskās pasakainas apņēnās izteiksmes meklētājs mākslā, viss viņa darbs, no kura mums atlikušas ļoti skaistas liecības, bija galvenām kārtām meklēšana. Un Pērle, viņa mākslas motīvi ļauj būt pastāvīgā ceļā, gan sevis meklējumos, gan vietas meklējumos pasaulē. Šī pasaule nav idealizēta, tas pat ir samērā bīstams labirints. Taču šis ceļojums turpinās, un tas ir rosinājis jau daudzas paudzes, tāpat kā darīs to arī turpmāk. Paldies!